Daudzes kungs, kolēģis. Vēlētos jums nolasīt daļu no vēstules, kas man pamudināja iesniegt grozījumus veterinārā medicīnas likumā. Labvakar! Rakstu jums, jo varbūt jūsu spēkos ir nojaukt politisko jumtu, kas uzsliec virs suņu pārtikas ražotāju, zemkopības ministrijas, pārtikas un veterinārā dienesta un lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes, kas visiem spēkiem un līdzekļiem cenšas nepieļaut pētījumu turpinājumu. Tiek draudēts žurnālistiem, tiek aizliegts rakstīt vai pieminēt rakstos konkrētās personas, no LOSP puses tiek solīta nauda par sadarbību vai gluži otrādi – draudi nepiešķirt līdzekļus. Vetārstu biedrībai tiešā tekstā pateikts, ka arī šodien var visu nokārtot 90. gadu stilā. Tiek nepārtraukti melots un sagrozīti fakti, tiek manipulēts ar cilvēku prātiem. Vietējais suņu barības ražotājs apgalvo, ka mēs esam tikai 2-3 gadījumi, un tie paši redzēti TV. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes priekšsēdētājs aizrāda, ka tiek tērēt nodokļu maksātāja nauda, veicot pētījumu, kurš neveicina tautsaimniecības izaugsmi, bet var nogremdēt veiksmīgu, augošu, nodokļus maksājošu uzņēmumu. Vai mēs, tie pāri par 200 oficiāli reģistrēto suņu saimnieku, neesam nodokļu maksātāji šai valstī? Tūliņ viņi aizies vasaras brīvlaikā, bet suņu barības ražotājs rīkos pozitīvismu kampaņas, kamēr suņi turpinās saslimt un mirt. Varbūt šī cīņa jau pašā sākumā ir zaudēta, jo par barību ir tikai viena atbilde – visi papīri kārtībā. Ar ziedojumiem valdošajām partijām viņi tieši pierāda, kā lietas ir jākārto. Vēl pirms brīža barības ražotāji lūdz pieņemt no viņiem ziedojumu, bet tagad, kad ziedojumi tiek vākti caur ziedot.lv, izliekas pabeigtiem, jo viņi nevarēs diktēt pētījumu rezultātu iznākumu un slēgt līgumus. Esam nodibinājuši slimo suņu saimnieku biedrību, lai gan saprotam, ka tas mūsu suņus neglābs, taču iespējams pasargās citus no tā murga, kurā mēs tagad dzīvojam. Ar cieņu, Laila. Vēstules beigas. Kolēģi, zemkopības ministrijai valsts ir deleģējusi tiesības un pienākumu nodrošināt kontrolu un uzraudzību dzīvnieku veselības jomā, kā arī rūpēties par drošu pārtiku dzīvniekiem un cilvēkiem. Šobrīd no ministrijas un atbildīgo institūciju puses ir bijusi tikai neskaidra atrakstīšanās. Ja viņi paši to nesaprot, tad nepieciešams uzdot par pienākumu ministra kabinetam sakārtot šos jautājumus tā, lai likums nepārprotam noteiktu zemkopības ministrijas pienākumu noskaidrot iemeslu, kādēļ ir tik daudz pēkšņi saslimušu un mirušu suņu. Šodien klātesoši ir arī profesori Ilze Matīsa, kas veikusi pētījumu pirmo daļu. Latvijas vetārstu biedrības pārstāve Lita Konompore, Kinologu federācijas pārstāve Vija Klučniece un slimo suņu biedrības pārstāve Irina Millere. Paldies, ka radāt iespēju šodien būt klāt šeit. Un paldies, ka esat gatavs piedalīties arī komisijas sēdēs, lai sniegtu to informāciju, kas ir jūsu rīcībā. Šorīt esmu arī parakstījis vēstuli premjeram ar lūgumu nekavējoties veikt cēloņu noskaidrošanu. Mēs nezinām, vai šis masveida suņu saslimšanas cēlonis skar tikai dzīvniekus, vai iespējams tur arī bīstams, tas arī ir bīstams cilvēkiem. Tas ir nekavējoši jānoskaidro. Jau iepriekš pateicos visiem, kur atbalstīs šī jautājuma nodošanu tālākai izskatīšanai atbildīgajā komisijā. Paldies, kolēģi!